Es esmu sarūdzis ābols un kliedz tev no pudeles. Ko gribētu tu? Varbūt bezalkoholisko sidru? Es grasījos Atlantīdu apskatīt, skābekļa balonus sapildīt, bet tad nāca tu mani sakartīt. Dzer mani un kļūst atkarīga. Skaists putns atlaižas. Es prasu, kas dienvidos slikti dzīvojis? Putns nespēja atbildēt, jo knābis citām lietām darināts. Putns aizlido tālāk. Par šo to tu man vari nepiekrist, bet tagad ej un centies noskaidrot, kam tu esi garšīgs un pievilcīgs. Tu saliec visus solis vienā groziņā, un, kad es dzīvoklī pie viņas, visu citu aizmirsti siltā istabā nedēļas divas. Viens apskāviens, un tu esi miljonārs. Degvielas bākas ir pilnas. Es rakstu, un sanāk jau muļķības mīļas. Bet ko gan tu zini, ja tev nav bijušas tādas vai līdzīgas kā viņas? Es vēl tikai mācos radīt cietas lietas. Es dabā atrodu zaļas vietas un graužu zināšanas. Es mīlu šīs dienas, es tevi paglaudu, cilvēcību sataustu. Uz brīdi nolieku malā steigu un uzklausu, uzplaukstu. Un, kad durvis ir pavērtas, uz svaigām jaunām idejām līst lietas un daudzveidība vairojas. Arī manām tavām rindām lasītājs atrodas. Putni iedziedas, no rīta šķiet, ka viss ir iespējams. Pēcpusdiena ieskrienas, tad dežavu un kaut kas neizdodas. Atkārtojas. Es pagurstu un nedaudz atpūšos. Tik skaisti, kad kaut kas kļūst saprotams. Dažreiz svētdienās man gribas atpakaļ savās pļavās, iekāpt senās pēdās, lai atrastu laimi vienkāršās latviskajās lietās. Ambīcijas paliek manās vecajās bloku mājās. Tā vēl daudz jāiet kājām, garās pastaigās. Pasauli iekarot vairs nav manās interesēs, tam jāpiepildās citu dzīvēs. Nav vajadzīgas arī uzslavas, diplomu, medaļas, es vienkārši atgriežos vecajos vārtos, staigāt basām kājām. Šobrīd man uztrauc tikai sajūtas. Tādas, ar kurām no rīta pamostas, iziet ārā, dzestras gaisa sādai piekļaujas. Viss maņas ieslēdzas, spalviņas ir antenas. Ar tādām tev pa nakti sāp kājiņi, bet tu kliedz klusumā par sajūtām savām spēcīgām. Bet vakaros, lai nokļūtu līdz šīm sajūtām, es pārvēršos par niedras ēnu, un tad it kā vējā slīdu pa tavām sienām. Savukārt aizvējā mani velk miegā. Es skatos pa logu, bet ar domām jau esmu aizsteidzies. Es jau atkal ar kaut ko esmu aizrāvies. Es skrienu tikai tik tālu, lai paspētu atgriezties, un par rezultātu šobrīd laikam ir bezjēdzīgi uztraukties. Tad jau labāk sakoncentrēties, ja vēlies abstrahēties. Un tad tiešām kaut ko ļoti, ļoti vēlies un lūdz savām šaubām pagaidām priekšnamā paspēlēties. Jo var jau būt, ka te kaut kas var arī sakustēties. Tavs raksturs mani dzīvi ieejā, ietin siltā pledā un lasa priekšā pasakas. Prāts ir stipri iegriezies, un visās pozīcijās rakstīts iemīlējies. Saule vēl ir kastaņos, bet tev jau gribas fotografēties rudzlaukos. Pacietīsimies! Man piedzima meita, bet viņa vēl nekur nemana, viņa ir neredzama. Viņa ir gudra, viņa lasa un piedzima jau gatava. Gudrā pasaule viņai ir kā radīta. Sievietes man tad vēl nebija, viņa no manis viena piedzima. No mātes miesas vēl neiztaisīta, un tāpēc tik klusa un pieklājīga.
Viņu radīsi tu. Tu viņu gluži kā esi ieraudzīsi un iemīlēsi. Kad viņa kļūdīsies, tu viņu pamāci. Ja projām neizdzīsi, tu viņu savaldīsi. Kādu dienu mīļā asaru no vaiga noslaucīsi, un no manis svētību vēl pirms visu šī darba sagaidīsi. Viens mirklis, un es esmu aizkustināts līdz asarām. Tas apstādina laika ritējumu, iepauzē jebkuru kritienu. Sajūtas ir augstākajā punktā, un vektors nemaina virzienu. Tas nenotiek bieži, bet šie mirkļi brīnumi manā dzīvē veidot tādus kā atspēriena punktus, no kuriem es būvēju pilonus, tad no tiem atsperos un pikēju. Netici, bet es tev varu parādīt nobrāzumu. Puse no manis ir melna, otra puse sēž pie maza veikaliņa un ar popkornu pelna. Lai arī kas interesants uz mūsu ielas pa dienu notiktos, pēc darba manas kājas tam pāri pārstieptos. Pirms peļķes kājas sabremzējas, iekšējais bērns ieslēdzas, kājas ieskrienas un šļaksti 2 metru diametrā izvēršas. Pa gultu lēkājot kājas neveikli sapinās, un ar juvelieru precizitāti sejas pilvenā ietriecās. Galva nopurinās, un viss turpinās. Es to redzēju kaut kur filmā, un bija tik forši, ka viņš no sievietes lūpām izņēma cigareti. Viņa izskatās tik mīļi, kad smējās uzbrukusi man no mugurpuses. Es neprasu, kāpēc. Es zinu skaidri. Par pelēku stāstu man neviens neko nesamaksātu. Un kad no iepirkuma maisiņa kā pirmo viņi izņem tieši mani, man vairs nav šaubu. Tūlīt viņi izdars savu augsto zemeņu saldējumu kokteili, un es viņus mēli ar savu sasildīšu. Viņas ir barības ķēdes cepures, vienas rada kurpes, citas teksta apstrādes sistēmas. Miljardiem bioloģiski kodētas rindiņas ir mīļas bez piepūles, brīvas, skaistas un ļoti radošas. Sausas zināšanas bez viņu fantāzijas ir robežu ieskautas. Neizvarot prātu brīnumiem, viņas tic pelēm un kaķiem animētiem. Man vairāk par citām patīk tās, kuras iemīlas aizkaros un papīra maisiņos. Kad naktīs pa durvīm pie viņām es netieku, kāpju pa logu caur zaļu zālāju, bet no rīta, logrūtīm glaudīta, jauna diena pāri horizontu nokrita. Šī diena ar vienu no viņām man solās būt īpaša, ar plaukstu maigumu pildīta, klēpīs sildīta un ar pienu un medu pasniegta, es zinu, cik tā var būt pilnīga. Es iešu skatīties filmu par kosmosu un tevis līdzi paņemtu. Viss, ko mums šobrīd vajag, ir vieta, kur nolikt trauku ar melnēm un putukrējumu. Tumsa pilda savu funkciju, bet monitora gaisma ir tam, lai mēs istabu otrādi neapgrieztu. Bet pašas mīlestības vēl nekur nav. Ir tikai dzīvnieciska kaisla, kur no absurdijas puses mums tuvojas, un tas, kas vēl pirms pāris dienām bija slepenības cēls, dzīvo visās istabās, kur mūsu skaistās ēnas. Ir vēl kādas pasaulē neizrunātas dēkas? Viņa piesien ar skatieniem, un vēl acis kavējas pie vasaras raibumiem. Tie kā oranžās bižutērijas visnotaļ dabīgas, pieder viņai jau kopš bērnības. Skatiens kā zemūdeni dziļāk gremdējas, tad kā volejbola bumba no ūdens izšaujas, un pretī jau ir kakla kaulu iedobes. Tās atstāja dziļas ietekmes. Uz viņas ādas ik pēc 10 centimetriem varētu rakstīt: lūk, šādi lietām ir jāizskatās. Līdzīgi dara viņas prāts, šobrīd tas ir viegli iemidzināts.
Ok, lidojam, bet tad tikai maziem gabaliem un ne jau pa šādu pelēku horizontu. Lai Dievs tiedec ko košu. Vismaz 7 krāsas, lai būtu. Pienākums sadalam, tu vicini es ceļa karti izpētu. Un pasaki, kuru ideju slīcinam. Ja būs kas īsts, mēs to pamanīsim. Tad pagriezienu strauji netaisīsim, jo ir taču jāizbauda process. Viss par to ir viensprāt, tāpēc progress pauzējas. Visu laiku skriet nav mūsu variants. Divas fantas pudeles. Vaigam pielips medus, un leduskapī stāv vēl 2 pilnas fantas pudeles. Šķiet, ka medus leduskapī stāv jau no bērnības. Kad kādam ir klepus, es iedodu 2 saldas karotes. Interesanti ir arī tas, ka burciņas nekad nekļūst neko tukšākas. Pat ja dalies ar draugiem, atbrauc bitinieks un tās piepildās. Dvēseļu fizikai šķiet ir savas likumsakarības. Bet lietām tiešām jānāk no sirds, jo tu nevari iet pa ielu un kādam kaut ko spiest. Karotei jānāk pat tiešo, caur roku no sirds. Lifta meitene. Viņa ir lifta meitene, viņa cilvēkus nevērīgi sveicina, bet ar to manu uzmanību viņa tikai veicina. Viņai saka un iesaka daudz ko heiteri, bet šī meitene nospiež lifta pogu un ar vidējo pirkstu viņus sveicina. Viņas bērnība nebija vienkārša, un tāpēc Dievs visu viņai piedeva. Jā, es esmu slikta meitene, un mīļa dziesma mani kaitina, bet tas, ko tu runā, man ir pie dibena, turklāt skaista dibena. Man ir savs ceļš, un es to soļoju. Lohi vēl uzmācīgāk kā heiteri, visu, ko viņi nevar dabūt, viņi sveicina. Bet tad pienāk vakars, un es izģērbjos. Man patīk seks tieši 12. Tu esi vienreizējs, es tev vienreiz pasaku un izmetu. Es arī ienīstu. Es daudz ko runāju, bet cik daudz no tā visa es tiešām saprotu? Es nezinu. Es daru un ar darīšanu lietām durvis atveru, bet par atkārtošanos zināt neko negribu. Es jau 16 gados visu pateicu, un tagad man mainīt tur nekā nebūtu. Bet nu ir 30 un es klusēju. Kā tālāk būtu, kur iet, kur jēga mīt, ar ko sevi pabarot? Pilnīgs sviests, es tiešām nezinu. Plānu nav un sirdī neko nejūtu. Vai tas ir viss? Vai vēl kaut kas būs? Vai tikai tas, kas nejauši patrāpās? Par sievieti vēl būs jācīnās, man vēlreiz būs jāiemīlās. Lido 2 molekulas, it kā viena otrai nesasniedzamas, bet taču saduras, un viss notikumiem atkal jaunas kājas. Manām idejām beidzot līdz zvaigznes pavelkas, putekļi, dvēseles, viss sintizējas, un tad līdz šim vēl nepazīstamas vibrācijas. Pēc veiksmes mūsu gribas šķiet nepiepildāmas, kaut nekas īpašs jau neatšķiras. Zelts, zīts, diegs un sudrabaitas sniegs. Daži viņas pateikti vārdi mani aiznes uz citu pasauli. Piepildās gadsimtiem briedušas cerības, prāts lido uz robežu līnijas. Jaudas ir neiedomājamas. Tumsā aug pērles. Dienas gaismā tās nav tik spožas. Tās tumšos ūdeņos peldas, un mēness gaisma pērlēs iekļūst un slēpjas. Šīs pērles var būt gan baltas, gan melnas. No estētikas viedokļa tam nav nozīmes. Abas ir brīnuma pilnas. Un ja tu netici brīnumiem, paskaties debesīs, ka tās ir zvaigžņu pilnas. Par tām ir visas romantiskās filmas. Un kad klišejas reāli darbojas, tev par tām nav īpaši jāuztraucas. Bet nu, jau arī mūs ved zemūdens alejās. Acis smirds un sajūtas siltas pat vēsākos vakaros. Man gribas skūpstīties tik ļoti, ka es zem ūdens velku nost zemūdens maskas.
Šādi izskatās laimīga atmiņa. Rētas un krunkas uz zemes tad vēl nebija. Ar smaidu dzīves jēga tiek brīvībā izlaista, un nostieptā ādā sajūta ir episka. Lai jaunība nebūtu tikai spoža rotaļa, vēlāk enerģija darbā tiek ielikta. Iztēle joprojām atvērta, saltība ar lavandas pilventiņu nožņaukta. Zemapziņa skrienas ar apziņu un tiek apdzīta. Ar gadiem laime kļūst tikai pievilcīgāka, un ieskrējusies, tā 2024. gada vasarā iekrita. Bet rudenī ar iesnām pielīp melanholija. Lai nebūtu sāpīgi, tā ātri no divām tiek atrauta. Zeme zem pēdām no inerces ir viegli iegriezta. Šodien mēs esam jau cita dimensija, bet runīgajās acīs deg tā pati jaunība, tik mīļa un vienkārša. Miljardiem reižu pašas cīņas procedūra tiks atkārtota. Jaunība nodzēsta, iedegta, nodzēsta un atkal iedegta. Dzīva sirds ir neapslāpējama. Man tā kāds šoseis meitene stāstīja. Viss beigas. Bet tad, kad kaut kas beidzas, kaut kas jauns sākas. Paldies par uzmanību!